Februāra sākumā atklājām, ka firma Atollo Brokers tikusi pie iespējas apkalpot vērienīgus apdrošināšanas līgumus Rīgas pašvaldības sabiedrībās. Tomēr ir divi lieli bet. Tas noticis bez konkursa, un firma pieder Rīgas mēra Nila Ušakova padomnieka dzīves biedrei. Skaidrojot, kā šai firmai izdevies tikt pie pasūtījuma bez konkursa, de facto atklāja, ka likums pieļauj visai plašu interpretāciju. Lai šo praksi mainītu, tagad mainīs arī likumu. Tomēr tas visticamāk nekādi nemainīs faktu, ka minētā kompānija bez konkursa tikusi arī pie tiesībām apkalpot Rīgas satiksmes apdrošināšanas līgumus vairāk nekā 1 miljona latu vērtībā. Tematam seko līdzi Jānis Geste. Rīgas mēra Nila Ušakova ārštata padomnieka Ērika Teilāna dzīvesbiedrei Jūlijai Teilānai piederošā kompānija Atollo Brokers Rīgas domas sabiedrība iepirkumos redzami sākusi ielausties kopš 2010. gada. Iepirkuma uzraudzības biroja datubāzē gan nav atrodama ziņas, ka kādu konkursu rezultātā šī apdrošināšanas brokeru kompānija būtu tikusi pie tiesībām apkalpot Rīgas centrāla tirgus un Rīgas ūdens apdrošināšanas līgumus. Tad šo iestāžu izsludinātajos konkursos nolikumos, kā līguma apkalpotājs norādīts tieši Teilānai piederošais Atollo. Konkurss netika rīkots arī pagājušo gadu, kad Atollo tika pie tiesībām apkalpot Rīgas nama pārvaldnieku. Joprojām nav zināma rezultāti. Pārvaldnieku izsludinātajā konkursā par vairāk nekā 3300 darbinieku veselības apdrošināšanu. Taču neatkarīgi no konkursu rezultātiem, jau šobrīd zināms, ka vērienīgo līgumu apkalpos tieši Atollo. De facto arī taps zināms, ka visticamākais treknu ienākumu daļu Atollo Brokers nodrošina līgums ar Rīgas domē piederošo Rīgas satiksmi. Pašvaldības uzņēmums 2011. gadā par apdrošināšanas pakalpojumiem samaksāja vairāk nekā 1 miljonu latu. Arī šos līgumus šobrīd apkalpo Atollo Brokers. Liek piebilst, konkursu brokeri izvēlei netika rīkots. Likums neprasa šādos gadījumos, pat cik mums arī naudas attiecības nav, likums mums neprasa šādās gadījumos rīkot konkursu, arī šajā gadījumā konkurss netika rīkots. Jā. Viņi paši nāca ar savu piedāvājumu, kas mums bija izdevīgāks par iepriekšējiem, un mums bija iemesls arī patiesībā teikt viņam ne. Kā attaisnojumu, kāpēc nav ticis rīkots konkurss, iestādes min to, ka brokeris atlīdzību saņem nevis no pasūtītāja, piemēram, Rīgas satiksmes, bet gan no apdrošinātāja. Tas gan ir nepārliecinošs arguments, jo brokera atlīdzību apdrošinātājs tik un tā iekļauj apdrošināšanas prēmijā, ko galu galā samaksā pircējs. Taču tiesības apkalpot līgumu brokerim var būt pat ļoti izdevīgas. Tiek minēts, ka brokeru pakalpojumu atlīdzību var sasniegt pat 10 un vairāk procentus no apdrošināšanas prēmijas lieluma. Rīgas satiksmes gadījumā tas nozīmē, ka brokeris bez konkursa ticis pie darījuma, kas ienes daudzus 10 000 latu. Tad, kad mēs strādājam patiešo ar apdrošināšanas kompānijām, šīs izmaksas mums bija augstākas nekā tajā brīdī, kad mēs sākām sastādīties ar brokeriem. Pirms tam gan bija citi brokeru kompānijas, Atollo vienkārši nāca vēl ar izdevīgākiem noteikumiem. Jā, tas ir tas iemesls, ka mums patiešo slēdzot nebija ekonomiski. Tikmēr Rīgas mērs Nils Ušakovs atturas vērtēt, vai viņa padomnieka dzīves biedres firmas iekļaušana apdrošināšanas līgumos bez konkursa ir ētiska. Viņš arī kategoriski nenoliedz, ka Teilāns varētu būt sekmējis savas sievas firmas darbību pašvaldības uzņēmumos, taču steidz apgalvot, viss noticis likuma ietvaros. Ja Teilāna kungs, būdams mans ārštata padomnieks, ja viņš ir mans ārštata padomnieks, vai tas nozīmē, ka viņam vajadzētu uzreiz pārdot piemēram apdrošināšanas firmu, kas strādā, ja es nemaldos, vairāk nekā 10 gadus tirgu, tas būtu arī diezgan dīvaini liekt viņam. Situācija gan nav tik viennozīmīga, kā to Rīgas mērs mēģina pasniegt. Gan iepirkuma uzraudzības birojas, gan arī Finanšu ministrija un tirgus uzraugi ir vienoti pārliecībā, ka arī brokeri jāizraugās saskaņā ar publisko iepirkumu likuma normām. Tas ir, kā saka, pasūtītāja izvēles jautājums. Pasūtītāji, kuri prot lasīt likumu, viņi piemērot, tie, kas, teiksim, tā vēlās no šī regulējuma kaut kādā mērā izvairīties, tad viņi attiecīgi arī izmanto šādu veidu interpretāciju. Šobrīd Saeima skata labojums publisko iepirkumu likumā un visticamākais tos papildinās arī ar pantiem, kas regulē apdrošināšanas brokeru un pašu apdrošinātāju attiecības. Viena no iecerēm, ko atbalsta arī brokeri, jau nolikumā ierakstīt noteiktu procentu apmēru, kādu atlīdzību apdrošināšanas brokeris saņems. Neapšaubām publisko iepirkumu likums, kas ir universāls likums, kas ir paredzēts visa veida pakalpojumu iepirkumiem, ir tas, kas ir jāizmanto, un šī likuma regulējums ir jāizmanto arī brokeru izvēlē.
tajā pašā laikā ņemot vērā brokera izvēles specifiku. Kas savukārt nozīmē to, ka šis nav tas pakalpojums, kuru varētu iepirkt pēc klasiskas pakalpojumu iepirkšanas tehnikas. Konkrēta atlīdzības apmēra iekļaušana nolikumā ļautu izvairīties no domstarpībām ar apdrošinātājiem, bet lai valsts un pašvaldības iestādes nevarētu likumu katru reizi traktēt pa savam, viens no priekšlikumiem, ja brokeri piesaist kā ekspertu, arī konkursu nolikumu rakstīšanai, par to būtu jāmaksā pasūtītājiem. Mēs esam veicis visu šīs darbības, kas ir saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu. Gājis ir stāstījis, prezentējis savu piedāvājumu, un man atzīst, ka uzvarētāji, ja, un es tālāk redzu, ka manam brokeru šādas sadarbības tālāk vairāk nav nepieciešams, un tad es arī neredzu, kādēļ būtu pamats, šajā gadījumā sniegt kādu maksājumu. Turklāt Finanšu ministrija arī ierosinājusi likumā noteikt, ka par līguma cenu uzskatām arī netiešā atlīdzība, ko brokeris saņem no apdrošinātāja. Šādu labojumu atbalstījusi arī Saeimas atbildīgā komisija, kas nozīmē tikai to, ka ja likumu apstiprinās arī Saeima, vairs nebūs iespēju likuma pantus tulkot pēc patikšanas, un arī brokeris būs jāizraugās publisko iepirkumu likuma kārtībā. Likums pašlaik vispārējās nostādnēs to paredz. Tas, ka uz atsevišķiem pakalpojumiem un iepērkot atsevišķu pakalpojumus pasūtītājs ne līdz galam izprot likumu, acīm redzot, tad mums ir jāpalīdz šis likums saprast līdz galam. Protams, apsveicama ir vēlme likumus sakārtot līdz galam. Taču nedaudz mulsinoši gan šķiet tas, ka gandrīz visas uzrunātās amatpersonas atzīst, ka likums jau šobrīd prasa apdrošināšanas brokerus valsts un pašvaldības iestādēs izraudzīties, rīkojot iepirkumu. Un ja jau likums to prasa, nav saprotams, kādēļ atbildīgās iestādes nav zvanījušas trauksmes zvanus, piemēram, saistībā ar jau pieminēto Atolo Brokers, kas pie līgumiem tika bez konkursu rīkošanas.